Anita izpūta gaisu un atvēra dzīvokļa durvis. Rudolfs sēdēja darbistabā un kaut ko lasīja. Cipiem plašu smaidu savilkdama, tā, lai tas it kā apliecina par brīnišķīgu atpūtu, Anita noskūpstīja uz pieres vīru. Kā tad atpūta? Necerēju, ka tik drīz būs atpakaļ, runāja Rudolfs. Oi, labi atpūtos. Būtu jau vēl palikusi, bet tās lietainās dienas, un tu jau mani zini. Ja nav ko darīt, palieku īkna. Jā, to es par šiem gadiem esmu ievērojis. Abi apsēdās pie tējas galdiņa un dzerot silto padzērienu, apsprieda kādi jaunumi pilsētā, kādi laukos, kādi nu tur var būt. Anita paziņoja vīram, ka rītgaņu apciemos draudzeni, sen nav būts. Rudolfs savukārt, kā jau bez pārsteiguma, raksies tālāk savos arhitekta labirintos. Ziņa, ka laukos tādas bēdas, nāca negaidīti. Lai arī dzīvoja pilsētā un mammu bieži neapmeklēja, bet tāpat jau sirdī viņa dēlam bija tuva. Ratos sēdēdams, turot bēru vainagu, blakus Anitai, viņš prātoja, kas varēja tik pēkšņi mammai notikt. Anita jau nojauta, bet, protams, ka neko neteica. Bēru dienu Anita ar Valdi tikai sasveicinājās kā radi, elementāra pieklājība un viss. Par vasaru ir jāizmirst, piedzīvojums un viss, kā Jāņi un jebkuri citi svētki, paiet un dzīvojam tālāk. Nu jau Malvas zināja puķu soliņam teikt, ka kūtī vairs tikai 5 brūnaļas. Pārējās pārdotas, jo to visu viens izlēma Valdis. Raimundam tam vispār neviens nav devis teikšanu. Katrīna, mazs bērns pie viena sāna, pie otra sēras par mammu. Saimniekošanas lietas tagad nav prātā. Par iegūto naudu tika iegādāti 2 spēcīgi ērzeļi. Rudens pusē, kad būs nokopti lauki, tad Valdis ir jau sarunājis pircējus pāris lielākajiem laukiem. Tur arī būs labs gūms. Rudens jau trenkāja kļavu lapas pa pilsētu ielām. Jau vasara kā sena laba paziņa bija pavadīta līdz nākamajam gadam. Anita kaut kā pēdējās dienās jutās dīvaini. Tik ierastā kafija vairs negaršoja, drīzāk šķebināja. Tāds nespēks. Tā visu parēķinot un apdomājot. Nē, tas nevar būt. Vasaras meža nora, rudzu pļava un klēts, tās bija nolēmušas, ka jāatstāja par piemiņu, Anitas gadījumā, priestošais vēders. Kā to pateikt Rudolfam? Varbūt mēģināt vīru pārliecināt, ka visu varenie spēki ir uzklausījuši un sūtījuši viņiem mantinieku. Laikam tā būs jādara. Saprišinājušies, cik jau tā nelabā dūša atļauj, Anita iegāja pie vīra kabinetā. Kaut ko pabārstīja no dzejas, lai saldāks ievads, un ķērās pie galvenās domas. Tu būsi tēvs. Rudolfs raudzījās sievā. Viņa nevarēja saprast, ko šī klusēšana nozīmē. Priecājas, pārsteigts vai nojauš kaut ko. Rudolfs neko vēl nesakot piecēlās. Izņēma no plaukta pārlocītu papīru. Anito atvēra, bet grūlīgajā ārsta rokrakstā un uztraukumā neko nesaprata. Kas tas ir? Viņa jautāja. Kamēr bija lauka atpūtā, es savukārt kārtējo reizi biju pie viena labā ārsta. Tu taču zini, ka visvairāk par visu pasaulē gribu bērnus. Devos pie šī daktara cerībā, ka varbūt līdz šim citi ir kļūdījušies. Šis papīrs apstiprina, ka mana izredze kļūt par tēvu ir 5%, bet tie sarūk ar katru gadu, jo līdz šim neesam vēl kļuvuši par vecākiem. Tās bērnībā izslimotās cūciņas laikam tomēr ir atstājušas sekas. Un tagad tu te atnāc un paziņo, ka pēkšņi gaidi manu bērnu. Labi, varbūt tiešām visu augstie spēki ir uzklausījuši.
Cik sen jau tu zini, kas ir mātes cerībās? Ja pareizi esmu saskaitījis, tad sanāk 2. mēnesis. Ak, tā, domīgi noteica Rudolfs. Tad tev mīļā sirds vēl pie šī visa vajadzētu atcerēties vienu būtisku faktu. Parēķini, kad mēs esam viens otru tuvumu pēdējoreiz baudījuši. Anitas galvā, kā kases aparātā, griezās domas. Jā, pēdējo reizi, kad vīra rokas viņu tā kvēla apskāva, bija pēc tiem Jāņiem, kad atbrauc no tiem nolāpītajiem laukiem. Pēc tam pati vainīga. Vienmēr, kad vīrs tuvojās, bija iemesli, nogurums, pārdzīvojumi ar draudziņu nediemnām, pēc tam vīram bēdas par mammas aiziešanu, un tā tas laiks paskrēja. Atļaušos tev palīdzēt. Pēdējā reize, kad jūtu tava klēpja burvību, bija pēc Jāņiem. Tad nu mana mīļā parēķini. No tā laika līdz tagadējam sanāk tavs grūtniecības laiks. Grozi kā gribi, bet es nekādi nevaru būt tēvs šim bērnam. Tāpēc esi tik laba. Kur un ar ko tev ir šis vasaras romāns? Anita stāvēja un vairs nebija viņai ko pateikt. Galvā tik viena doma – atzīties vai nē. Riskēs uz visu banku. Varbūt, ka uzvarēs kvēlā vēlma kļūt par tēvu un pieņems viņas un Valda vasaras ziedu. Ievilkusi gaisu, kā pirms lēkšanas augstā ūdenī, Anita izstāstīja visu par šīs vasaras piedzīvoto. Rudolfs to visu klausījās, paralēli turot rokās pēdējo ārsta atzinumu. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.